un tas būs sirs. Jancīgais, jānīgais sirs. Nosaukums ir tropiskais latvietis. Var arī tā teikt. Es gribu no jalapeņo pipariem uztaisīt tādu tā kā džemu. Šis man der, es akceptēju. Tā, un es vēl uzlikšu arī maizītes. Galvenais nepārskar. Tik smuku uz grilas nevar iedomāties, kā es sieru uztaisīju. Čau, Grila Duelis ir Labdien. atpakaļ, un mēs gribam atkal sacensties. Un šodien mēs gatavosim kaut ko pavisam netipisku, un tas būs sirs. Nu tad, lai mums abiem veiksmi. Zane, Grilēts sirs. jā, es skatos tev tāds jancīgais sirs, ko? Jancīgais, jānīgais sirs. Labi. Šis ir vienkārši ķīmeņu sirs. No. Ja? Es cepšu to ar tādu salsiņu Latvijas garšu marinādē. Labi, kas tev plānā? Es cepšu halumī sieru, kas ir paredzēts patiesībā tieši grilēšanai, bet mēs taisīsim kaut ko netipisku, būs hotdogs ar grilētu sieru. Un klāt būs, jā, burkānu salātiņu un marinēti sīpoliņu un vēl tur šis tas. Es sākšu to salsu. Tā būs salsai nosaukums ir tropiskais latvietis. Var arī tā teikt, jā. Tā, tu zini, Zane, man šodien ir jāimprovizē un patiesībā, vai tu man varbūt varētu aizdot pannu šodien, ja es te gribu uztaisīt. Šis ir kaut kas nevis. Jā. Tu zini, tādas tehnikas izmanto arī tie, kas uz grila un uz oglēm gatavo, piemēram, mežā. Grilēts siers, ar kur tev vispār asociējas? Grilēts siers kaut kāds konkrēts ēdiens vai? Ar grilētu sieru man asociējās tieši halumī siers. Nu, vēl, ja mēs tā pievelkam aiz ausīm, tad noteikti jau arī burgeri asociējās. Veģetārās versijās un arī, protams, tāpēc, kad uz parastajiem burgeriem lielākoties ir siers. Tā, es lieku vārīties marinādu sīpoliem. Tātad manā salsā visam jābūt smalki sakapātam. Tev arī būs salsa šodien? Nu, man būs mazliet vienkāršāk, it kā salsa. Es gribu no jalapeņo pipariem uztaisīt tādu tā kā džemu, saldi, pikantu marmelādīti, ko uzlikt pa virs savam hotdogam. Masālītie gurķīši arī iet iekšā. Marināde ir gatava. Tā, sīpoliņš man marinējās. Kā tu iemarinē tos sīpolus? Pavisam vienkārši etiķis, cukurs, ūdens, uzvārīju marinādi un aplēju. Burkānu salāti arī būs pavisam vienkārši. Te man ir jau grauzdēti sālīti zemes rieksti. Klau, tev, es skatos, tev tur ir tāda čipotle majonēze. Jā, kūpinātiem. Varētu tev ļoti piestāvēt. Jā, un to es sajaukšu šodien kopā ar burkāniem un tētiem zemesriekstiem. Tā, un savu jalapino salsas arī īstenībā baigi smalki te nekapāšu. Te mums iet klāt arī cukurs. Tā, man laiks griezt zaļumus. Man te vajag visādi zaļumus, piparmētru. Pieci piparmaisīgi. Lai mums nekā netrūkst. Tā, labi, tad es liešu klāt olīveļu. Lai mums veselu. Nu, man te viss būs tāds pikanto šodien. Nu, ko, man salsa ir gatava. Tā salsa gatava. Kāda tev situācija ir? Nu, mana situācija ir arī, kad es varētu aiziet paņemt kādu pauzīti. Kā mums tur izstās? Aizņem kādu uzdevumu uztaisīt, lai mums interesantāks izaicinājums šodien. Nu, aiziet, Zani, ja? laižam. Ejam uzdevumā. Mēs esam atgriezušies. Tu noteikumus noteikti atceries. Ja? Jā. Šoreiz laiks tev griezt. Jā, ļoti labi. Atpūtā. Man šis der.
Tā, nu, vēl ir jāizvelk arī. Jāizvēlās atpūta. Nu, pirmā, kas par rokai, ja? Atpūti dārza, atpūties, paņem pauzi un palasi. Ideāli, kamēr. Ļoti laba atpūta. Šis man dara. Es akceptēju. Nu, ko mēs esam atpūtušies nedaudz no gatavošanas, ir laiks tad sieru. Bet man vajag resti noteikti, savādāk man viss iekritīs iekšā. Tā, kura man grila paniņa? Tā, un es vēl uzlikšu arī maizītes mazliet pasildīties vienā citā stūrī. Galvenais nepārskart, lai viņš nesāk daudz kustu. Jāuztaisa laba raistīta, lai izskatās, ka ir cepts uz grila. Ak, nē. Ļoti labi. Ļoti labi. Ļoti labi. Būs grila efektīvs, jā. Tā, manas maizītes. Te arī ir diezgan uzsilušas. Mans siers būtībā jau te saka, ka viņam tūlīt ir gana. Maizītes es varu vaļā. Vispirms iet burkānu salāti. Es arī lieku savu sausu šķīvju. Ar šo ēdienu nedrīkst kavēties. Nu, ir laiks sieriņam. Mani marinētie sīpoliņi, silti gardi kraukšķīgi. Dilles šodien būs tavā ēdienā? Šitajā nebūs. Šitajā man būs kinza. Tas vispār arī nav baigi drošais ceļš. Zinu. Tu zini, kā ar kinzu. Vai Bet, tu viņu mīli, vai tu viņu ienīsti? Tu mīli kinzu. Es mīlu, jā. Kinziņi man garšo. Es parasti kāds pāris kilograms gadā izlietoju. Nu, re? Nu, ēdiens ir gatavs. Ēdiens ir gatavs. Nesam pasniegt mūsu žūrijai, kurai ceram Garšos tikpat labi, kā izskatās. Es gribēju šodien pagaršot tavēju. Ir mums jauns kokteilīts, ko mēs pagatavosim viesiem. Tu man varētu sagriezt citronu šķēlītes. Jā, un es pa to laiku sākšu ar to, kad saliekam glāzē, kā vienmēr, ledu līdz augšai. Un tagad mēs ņemam šo te ābolu džeku. Katram 1,40. Un te mēs liekam švepīti. Lai viss tur sajaucās. Un tad liekam citroniņu, ja? Un tad liekam sāliņus. Un nesam mūsu žūrijai. Ne? Nu, redz, cik man labi bija ar tevi, Zana, sadarboties, parādīt tev, Cik labi būs mūsu žūrijai tagad. Priekā. Priekā. Pēc izskata nevar saprast, kas tajā salsā ir īsti. Nu, šis izskatās absolūti cepts uz pannas, tāpēc, ka tik smuku uz grila es nevaru iedomāties, kā ar sieru uztaisīt. Nē, tāds jautājums, cik tās ogles tur profesionāli sataisa. Garš ļoti labi. Vispār tāds latviešu divas un sieri. Nu, tad mēģinām. Mazāk latviešu. Oglīts iekšā. Šitas ir pēc deguma. Šis nav tā, ka cik skaists kā bija tas. Tur ir tāda salda mērcīte iekšā. Patiesi bija ļoti garšīgi priekš tādu. Nu,
Un tagad otrais, ja? Nu, ko, Uģi, šajā reizē uz siera mans perfektās strīpiņas ir nodevušas grilu pannas efektu, un es zaudēju šajā ciņā. Bet Tev vēl ir 2 iespējas. man vēl ir 2 iespējas, un es izmantošu tās. Nu, tiekamies nākamajā reizē. Tiekamies nākamajā reizē. Tā.